Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvalde ir augstskolu likumā definēta, vēlēta, neatkarīga institūcija, kas aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos, jeb studenti, kuri pilnveido universitātes ikdienu un dzīvi tajā. Katru gadu novembrī notiek Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanas, kurās studenti ievēl padomi 30 cilvēku sastāvā. Tajā tiek pārstāvēta katra fakultāte. Padomi ievēl valdi 9 cilvēku sastāvā. Par valdes locekli var kļūt jebkurš Rīgas Stradiņu universitātes students. Padomes galvenie uzdevumi ir pieņemt lēmumus, kuri pozitīvi ietekmē studējošos, kā arī pāraudzīt valdes darbu. Valdes uzdevums ir īstenot padomes pieņemtos lēmumus un daudz strādāt. Kursa vecākie ir studenti, kas sniedz tiešo informāciju par studentu interesēm un problēmām. Šo informāciju tālāk izmanto studenti, kuri darbojās dažādās Rīgas Stradiņu universitātes institūcijās, senātā, fakultāšu domēs, kredītu piešķiršanas komisijā, bibliotēkas padomē, muzeju krājumu padomē, ētikas komisijā, akadēmiskajā šķīrējtiesā, iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas komisijā, stipendiju piešķiršanas komisijā un citās. Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvalde dod iespēju pilnveidoties, atrasties draudzīgā vidē, kā arī pārstāvēt savas un citu studentu intereses. Lasi par mums sp.rsu.lv, raksti mums sp@rsu.lv, seko mums Twitterī un Facebookā, zvani mums Skype vai uz biroja tālruni un nāc ciemos uz Dzirciemu ielu 16 C213. Kopā mēs varam vairāk!